Vardarbība var būt ļoti dažāda. Ja kāds vardarbīgs akts, kas rada cilvēkam ciešanas, vai tā būtu fiziska vardarbība, piemēram, sišana, vai seksuāla vardarbība, vai emocionāla vardarbība, kā lamāšanās, pazemošana, regulāra noniecināšana, tas viss ir vardarbība. Arī vardarbīga personas kontrole var būt vardarbība un arī pretiesiska ieslodzīšana, brīvības ierobežošana, arī tā ir vardarbība. Ja šo vardarbību veids ģimenes loceklis, tad to mēs saucam par vardarbību ģimenē. Pirmais līdzeklis, kas upurim ir jādara, ja viņš savā mājvietā no tuva cilvēka saskaras ar vardarbību, viņam ir jāzvana 112 policijai. Ir jāzvana uz šo vienu numuru un reaģēs tā policija, kura būs vistuvāk konkrētajā brīdī, kas visātrāk var ierasties notikuma vietā un cilvēkam palīdzēt. Palīdzību sauc gan upuri, gan arī citi. Tie citi visbiežāk ir kaimiņi, kas dzird aiz sienas notiekošu iespējamu vārdarbību. Parasti cilvēki saka, ka šķiet, ka aiz sienas kādu sit, kāds raud, grūsta mēbeles, ir dzirdami citi kaut kādi trokšņi, kas liecina par vārdarbību. Un šādā gadījumā kaimiņi arī zvana un informē policiju, un policija brauc. Pietiek ar šo telefona zvanu un pietiek ar to, ka cilvēks izstāsta, ko viņš ir dzirdējis un ko viņš ir redzējis. Nekāds iesniegums nav jāraksta, un cilvēkam nekādā veidā citādāk šajā lietā nebūs jāiesaistās. Tie var būt izņēmuma gadījumi, ja tiešām policija konstatēs, ka ir noticis noziegums. Varbūt šādā gadījumā būs kaimiņam par kaut ko jāliecina, bet tas nav vairums gadījumu. Pārsvarā pietiek ar šo telefona zvanu, un tālāk jau policija risina šos jautājumus un apstākļus noskaidro ar pašiem konfliktā iesaistītajiem, upuri un varmāku. Upurim nekas nav jādara, vienīgais, kas vajadzētu darīt, ir ielaist policiju dzīvesvietā, ja tas ir iespējams. Policija noteikti aptaujās gan abas iesaistītās puses vienatnē, bez otras puses klātbūtnes. Upuris varēs izstāstīt visu, ko viņš ir tajā brīdī piedzīvojis. Policija paskatīsies, kā izskatās notikuma vieta, kādas citas personas iespējams bijušas klāt, iespējams to ir redzējuši bērni vai citi ģimenes locekļi. Un izvērtējot šo visu informāciju, policija arī sapratīs, vai ir pamats veikt tālākus soļus upura aizsardzībai. Jāteic, ka policisti ir apmācīti atpazīt vārdarbības pazīmes. Pēc iespējas detalizētāk, cik vien viņš var saviem vārdiem, ir jāizstāsta, kas ir noticis. Ja tajā brīdī upuris ir drošībā, policijas darbinieki aptaujā upuri atsevišķi, tā lai varmāka nedzird, un upuris tajā brīdī ir pilnīgā drošībā. Tālāk policija, kad ir novērtējusi apstākļus un konstatējusi, ka patiešām pastāv upurim draudi dzīvībai vai veselībai, policija ir tiesīga pieņemt lēmumu par nošķiršanu. Tas ir lēmums, kurš uz laiku izolē varmāku no upura un no viņa mājvietas. Šis lēmums liek varmākam nekavējoties pamest dzīvesvietu un aizliedz viņam tuvoties šai dzīvesvietai uz 8 dienām. Šāds risinājums ir jāpiedāvā policijai, jo viņai tas ir obligāts pienākums brīdī, kad viņi konstatē draudus dzīvībai un veselībai. Proti policijas darbinieki informēs, ka šāds lēmums tiek pieņemts, un arī informēs varmāku par viņam uzliktajiem aizliegumiem un ierobežojumiem, un arī policijas darbiniekiem būtu jāinformē upuri par to, ka viņš var lūgt šajā lēmumā iekļaut punktu, aizliegt sazināties ar viņu jebkādā veidā. Gan pašam, gan ar citu personu palīdzību būs aizliegts kontaktēties ar upuri. Tas iekļauj gan telefona zvanus, gan saziņu sociālajos tīklos, gan satikšanos uz ielas,
jebkādus veidus, kā cilvēks varētu ar otru cilvēku uzturēt jebkādu citu saskarsmi. Tas pilnībā būs aizliegts uz šo nošķiršanas lēmumā noteikto laiku. Upuris var nepiekrist, bet ja ir šie draudi dzīvībai un veselībai, tad šī nošķiršana visticamāk notiks. Policijai šajā situācijā būs vadošā loma, jo upuris var būt psiholoģiski ietekmēts un var kaut kādu iemeslu dēļ baidīties lūgt šo aizsardzību. Un tādējādi policijai būs iniciatīva šo lēmumu pieņemt, ja tas būs nepieciešams. Upurim nav jāraksta īpašs iesniegums par nošķiršanu. Policijas darbinieks šo lēmumu pieņem patstāvīgi, izvērtējot apstākļus konkrētajā situācijā. Arī tādā gadījumā varmāka tiks izraidīts no sava īpašuma. Tam, kam pieder īpašums, nav nozīmes. Upuris varēs palikt īpašumā, pat ja īpašums nepieder upurim, bet varmākam, vai arī ir noslēgts īres līgums, vai ir kādas citas likumīgi iemesli, kāpēc upuris tur atrodas. Un pat ja varmākam pieder šis īpašums, viņam vienalga būs uz tām dienām viņš jāpamet, un upurim būs tiesības šajā īpašumā atrasties un palikt. Līdz 8 diennaktīm. Upurim šajā brīdī nav jādara nekas, vienkārši jāturpina atrasties dzīvesvietā, drošībā. Savukārt varmākam iedos laiku līdz pusstundai paņemt pašas nepieciešamākās lietas, un tad kopā ar policijas darbiniekiem viņš tiks izraidīts no mājvietas. Vienlaikus varmāku informēs par tuvāko iespēju patvērsmi, kur viņš var pārnakšņot. Varmāka šo mājokli pametīs policijas pavadībā, un viņam būs aizliegts tur atgriezties. Šajā laikā upuris tiks informēts par vēl vienu būtisku lietu, pieņemot šo lēmumu par nošķiršanu, proti par iespēju ar policijas starpniecību iesniegt pieteikumu tiesā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Proti, valsts ir izveidojusi speciālu veidlapu, kas būs policistu rīcībā, kuru persona varēs aizpildīt, ja nepieciešams izmantojot policijas palīdzību, un lūgt tuvāko tiesu pēc dzīvesvietas pieņemt lēmumu jau par ilgāku situācijas risinājumu, proti par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Un šis lēmums jau būs pamats tam, lai personu pasargātu no vardarbības, sākot ar 1 mēnesi līdz pat neierobežotam laikam. Ja konkrētajā situācijā policija atbrauc un nekonstatē šo te tūlītējos draudus, proti viņi saņem informāciju, ka šajā ģimenē varbūt ne viss ir kārtībā un bieži ir iespējams notiek strīdi, bet nav šīs te tūlītējā veselības vai dzīvības apdraudējuma, policijas darbinieki ieteiks upurim vērsties tiesā pašam ar pieteikumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu noteikšanu. Šajā gadījumā personai upurim ir pašam jāvēršas tiesā, kur viņš varēs saņemt arī veidlapu šī pieteikuma aizpildīšanai. Šim ir paredzēta tam īpaša veidlapa, un aizpildot šo veidlapu, viņš varēs iesniegt tiesā šo lūgumu par pagaidu aizsardzības līdzekļu noteikšanu. Ja cilvēks jūt, ka viņam ir grūtības šo veidlapu aizpildīt, tad tiesas darbinieki palīdzēs to izdarīt. Tajā brīdī upuris, protams, ka izvēlās, vai viņš šajā brīdī vēlas iesniegt šādu pieteikumu. Tomēr, jebkurā gadījumā, ja upuris arī nolēma tūlītēji šīs savas tiesības neizmantot un pieteikumu neiesniegt, viņam šīs tiesības saglabājas arī vēlāk. Viņš var to izdarīt arī šo 8 dienu laikā, pats apdomājot visu, izsverot, kā viņš šo pieteikumu vēlas aizpildīt, kādu informāciju viņš vēlas šajā pieteikumā norādīt. Varbūt viņš nolems pievienot kādus dokumentus, kā pierādījums šim pieteikumam. Iespējams, ka tas uzreiz nav iespējams, nav tik viegli izdarāms, bet šo 8 dienu laikā, kamēr viņš ir pasargāts, viņš var droši visu pārdomāt un iesniegt šo pieteikumu arī vēlāk. Ja šīs 8 diennakts paiet un upuris nav neko vairāk meklējis, citas iespējas, kā sev palīdzēt, tad varmākam būs tiesības atgriezties mājoklī. Vai nu viņi dzīvo tālāk, upuris, protams, ka var izlemt arī nepalikt šajā dzīves vietā, bet jebkurā gadījumā šī te valsts aizsardzība pēc 8 dienām būs beigusies, un upurim vairs nebūs šīs te aizsardzības, un varmāka drīkstēs viņu satikt,
drīkstēs ar viņu kontaktēties. Protams, ka upurim arī šajā gadījumā, jebkurā gadījumā paliek tiesības atkārtoti saukt policiju, ja tas ir nepieciešams, un arī vēlāk vērsties ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību tiesā. Šīs tiesības nepazūd ar to, ka vienreiz ir izmantotas. Viņas ir visu laiku. Tāpēc, lai sevi efektīvi pasargātu no vardarbības, upurim ir arī pašam jābūt aktīvam un ir jāinformē policija un arī tiesa par to, ka viņam šī aizsardzība ir nepieciešama, jo neviens cits to labāk nevarēs izdarīt kā upuris pats. Pirmkārt, sāksim ar to, ka vardarbība pati par sevi ir pretiesiska un neviens nedrīkst izturēties pret otru vardarbīgi. Otrs, kas, protams, ka ja cilvēks neievēro šo vienu principu un nodara otram pāri, viņam var nebūt šis morālais kompass un viņš var arī pieļaut citus pārkāpumus, tajā skaitā arī pārkāpt nošķiršanas lēmuma nosacījumus. Šajā situācijā arī upurim ir jāvēršas policijā, arī jāzvan uz 112, par to jāinformē. Policija ir tiesīga uzlikt piespiedu naudu pārkāpējiem par šī lēmuma neievērošanu. Savukārt, ja jau šīs darbības sasniedz jau tiešām tādu bīstamu līmeni, kad cilvēks jau tiek vajāts vai ar viņu notiek šī nevēlamā saziņa un tā ir uzstājīga, tad pastāv arī citi līdzekļi un varmākam var noteikt administratīvo atbildību par šādu jau pārkāpumu. Policijai ir jārēģē un šis varmāka ir jāatbrauc un jāizolē. Ja viņš ir atnācis uz mājokli un upuris šajā brīdī viņiem ir aktīvi jāaizsargā. Tas, ko upurim nevajadzētu darīt, nevajadzētu atbildēt un vajadzētu izvairīties no šīs kontakta, bloķēt šo te zvanītāju un nekavējoties arī rakstīt iesniegumu policijai, pievienojot, ja ir iespējams, pievienojot šīs ekrāna izdrukas vai kā citādāk, ja kas apliecina šo te saziņu, ja tas ir iespējams. Ja nē, tad pietiek arī ar pašu iesniegumu. Bet jebkurā gadījumā upurim nevajadzētu iesaistīties šajās sarunās ar varmāku nekādā gadījumā. Labāk viņas ir neņemt vērā, ignorēt un ziņot policijai. Jā, šis lēmums par nošķiršanu tiek aizpildīts 3 eksemplāros. 1 eksemplārs paliek policijai, 1 eksemplāru piešķir upurim un 3. eksemplāru piešķir varmākam arī zināšanai par to, lai viņš ir informēts par šī lēmuma būtību. Gan upuris, gan varmāka ir pilnībā informēts par šo lēmumu un viņam ir šis lēmums uz rokas.